Čau! Mani sauc Aiga Zviedre. Es esmu sociālajos tīklos zinām kā @theaiga. Tāda paša nosaukuma blogs man arī ir. Rakstu theaiga.blog. Es rakstu arī žurnāliem. Rakstu šobrīd žurnālam iepriekš rakstīju Shapeam. Vēl es taisu rokas frāzes. Šis mans projekts saucās Aiga Rada. Un esmu arī hennes māksliniece. Paralēli tam atbalstu arī savu draugu projektus, kas ir Piedzīvojumi LV, Piedzīvojumi ceļojumi, un Fifi, kas ir ceļotāju un aktīvu dzīvesveida mīļotāju dažādas preces. Un tam visam pa vidu es esmu mamma savam dēlam Rafaelam, kuram nu jau tūlīt būs 2 gadi. Es pieļauju, tad, kad šis video tiks publicēts, tad viņam jau būs 2 gadi. Jā, un šajā video es pastāstīšu viņa piedzimšanas stāstu. Ļoti priecājos, ka man ietegoja šajā stāstu sērijā par dzemdību stāstiem, jo es atceros, ka tad, kad es pati gatavojos dzemdībām, tad es ļoti daudz gan lasīju, gan, kā jau viss mēģināju gatavoties tam dzemdībām. Un tad es ļoti daudz arī skatījos YouTube'ā video. Un man ir prieks, ka kaut kas tāds tagad notiek arī Latvijā, un kad arī latviski būs pieejams saturs par dzemdību. Un ir tā, ka pilno dzemdību stāstu es tikko uzrakstīju un nopublicēju savā blogā, tā kā, ja vēlēs izlasīt visu pilno aprakstu no sākuma līdz beigām, kā viss notika, tad to var izlasīt tur. Aprakstā būs links. Šajā video es atbildēšu tikai uz tiem jautājumiem, kas ir tagad. Un, ja es mēģinātu izstāstīt vienā video visu pilno stāstu, tad tas būtu šausmīgi ilgi un gari. Tātad, pirmais jautājums - dzemdību priekšvēstneši, vai tādi bija, kādi tie bija un kad? Man laikam īsti nekādi priekšvēstneši nebija izteikts, vai arī es vienkārši neievēroju to. Man nebija ne noslīdējis vēders, ne arī tās treniņu kontrakcijas. Es viņas ļoti gaidīju, kad tad viņas parādīsies, bet viņas tā arī nepēdies. Man vienkārši sākās dzemdības arī uzreiz ar īstajām kontrakcijām. Tā kā, jā, man laikam nekādu īsti priekšvēstnešu nebija. Otrais jautājums - kontrakcijas. Kam tās ir līdzīgas, kā var saprast, ka ir īstās? Par to sajušanu un saprašanu, kad ir īstās, man liekas, nebūtu jāuztraucās, jo tad, kad tas viss sāk notikt, tad ir skaidrs, ka viss sāk notikt. Varbūt tas vienīgais, ka veids, kā to tiešām pārbaudīt un pārliecināties, vai šīs sāpes ir tās īstās sāpes, ir tā kā uzņemt laiku un skatīties. Ir ļoti daudz tās aplikācijas, kur var spiest, kad sākās kontrakcija, kad beidzās kontrakcija, un tad pēc tam skatīties, cik viņas ir regulārs. Bet manā gadījumā, tad, kad man bija tā pirmā sāpe, tad mēs bijām aizbraukuši uz kafejnīcu paēst, un tad, kad mēs sēdējām pie galdiņa, tad man bija pirmā tā sāpe, un kamēr mēs ēdām. Un no sākuma es neko neteicu draugam, jo man likās, ok, šis varētu tā kā būt, tā kā sāp, tā kā ir, tā kā nav. Un tad es vienkārši nogaidīju kaut kādu laiku, vai tā sajūta atkārtosies, un tā kā tā sajūta atkārtojās, un tā viļņveidīgi nāca un gāja, tad man bija skaidrs, ka tā tiešām ir tā īstā sajūta, un arī man jau uzreiz no paša sākuma jau bija diezgan sāpīga tā kontrakcija, jo es atceros pēc tam, kad mēs cēlāmies kājās, lai tā kā ietu projām, man bija tāds sajūta, ka man būs grūti nostāvēt. Līdz ar to, man liekas, ka to sajūtu īsti neko nevar sajaukt, un ir skaidrs, ka viņas sākās tās kontrakcijas. Tā sajūta bija kā ļoti spēcīgas, teiksim, reiz 10 mēnešu reižu sāpes, kad tā velk it kā vēderu uz leju. Jā, un tas vēders paliek tādā cietā klucī, viņš tā kā šausmīgi saspringdzinās, un tad tā kā atlaiž pamazām. Un tāds bija tās sajūtas sākumā, bet pēc tam jau, kad tās kontrakcijas paliek spēcīgāk, tad, man liekas, jau tā sajūta pārņem visu ķermeni. Un tāpēc ir ļoti jāpiedomā pie tās elpošanas, ir ļoti grūti, jo ir ļoti grūti atklāpināties, ko kā vajadzētu darīt un izelpot mierīgi šo kontrakciju, bet tas ir diezgan sarežģīti, jo ir tāds sajūta, ka viss ķermenis vienkārši saspringst. Tā, ka viņš tā viļņveidīgi tā kontrakcija nāk, tu jūt, ka tā sāpe tā kā kāp, un tad viņi sasniedz to savu maksimumu, un tad kaut kā cik ilgu to laiku, teiksim, minūti tā sāpe tā kā ir. Un tajā brīdī vajadzētu atklāpināties un elpot un vērties vaļā pamazām un ko tik vēlniem, bet tajā brīdī liekas vienkārši gribās sarauties tādā čokruņā, aizturēt elpu un tad atlaisties vaļā, kad beidzot ir viss beidzies. Tāpēc, jā, tā elpošana, tas treniņš ir ļoti svarīgi un tam ir jāsagatavojas. Trešais jautājums, kā tas bija, salīdziniet ar kaut ko priekš tām meitenēm, kas nav dzemdējušas. Tas bija traki. Negribās sev sabiedēt, bet jā, tas tiešām, bet arī negribās tur cukurot stāstīt, ka jā, tas bija tik skaisti un es tur vēros vaļā kā puķi. Tas bija tiešām ļoti grūts fiziski un mentāli arī ļoti liels pārbaudījums. Un, manuprāt, tas ir vispār sarežģītākais un tā kā lielākais pārbaudījums sievietes dzīvē. Lielākais darbs ir ar sevi, savā prātā, izturēt un būt
būt gatavai tām kontrakcijām un nevis noslēgties sevi, bet ļauties viņām, lai gan es iepriekš biju ļoti daudz gan meditējusi, gan lasījusi, gan man liekas, ka esmu ļoti daudz jau strādājusi pie tā, bet tagad es zinu, ka es laikam vēl nebiju pietiekami kārtīgi sagatavojusies, un kad nākošais, kad būšu stāvoklī, tad būs vēl vairāk jāpiedomā pie šī aspekta, nevis tikai pie, teiksim, pie elpas vai pie tādām fiziskām lietām, bet vairāk tieši pie tās sagatavotības iekšēji. Bet, ja man tā secīgi jāizstāsta, tad principā bija tā, ka vakarā man sākās tās sāpes, tad kaut kādas pāris stundas mēs vēl mājās pēc tam padzīvojāmies un nekur baigi nesteidzāmies uz slimnīcu. Tad mēs izgājām pastaigāties un bija smieklīgs sagadījums bija tā, ka mēs gājām ārā no mājas un es biju, tā kā salasīsimies vai saklausīsimies kaut kur, ka ir jāiet staigāt, ka tas tā kā pātrina pasteidzina visu to procesu. Un mēs gājām staigāt un tieši mēs izējām ārā no vārtiņiem un pāri ceļām pārskrien melnas kaķis un tā bija tāda iela, kur nekādas mašīnas tur baigi daudz nebraukā, līdz ar to bija skaidrs, ka tur neviens cits neizbrauks cauri un tā kā mēs esam diezgan mājticīgi, tad mēs negājām pāri šim melniem kaķiem, bet mēs gājām atpakaļ, griezāmies un staigājos apkārt pābeļu dārzu uz riņķi un uz kontrakciju pieķēros pie ābelītes un tad staigāju tālāk. Jā, un tad pēc tam es iegāju vannā, draugs jau aizgāja, man liekas, gulēt, bet man kaut kā bija tāds iekšējais nemieris, jo man liekas, es nevarēju īsti saprast, kurš tad būs tas brīdis, kad man būs tiešām jābrauc uz to slimnīcu, tāpēc mīļā miera labad, es domāju, labāk braucam uzreiz, un tad vismaz man būs miers, un es varēšu nodoties tam procesam, nevis visu laiku domāt tā, vai mēs braucam, vai mēs vēl tusējam mājās, vai mēs braucam, vai mēs vēl tusējam mājās. Jā, un tad mēs kaut kādos vienos, laikam naktī vai divos aizbraucām uz slimnīcu tomēr, un tad man apskatījās atvēru un pateica, ka vēl līdz rītam ir jāgaida, domāju, vispār kaut kas tur sāks tā kārtīgi notikt, un ka šis ir tikai sākums, un tajā brīdī man likās, ak, Dievs, šis ir tikai sākums, kas būs tālāk. Jo man likās, ka mēs jau no 6 vakarā jau bija pagājuši sanāk 8 stundas, man likās, jau tā kā ilgs laiks ir bijis ar tām kontrakcijām jau pārdzīvots, un jau vajadzētu tuvoties tā kā finišam, varbūt man likās, ka naktīs piedzimdēšu. Bet nē, viss tikai sākās. Tad mūs pavadīja uz tā telpu, kur mēs tā kā varējām it kā pagulēt vēl, bet, protams, ka gulēja tikai Raimonds. Es visu to nakti tādā pustrancā tur starp kontrakcijām mēģināju mazliet pačučēt un atpūsties, un tad no rīta bija apskate, un mēs gājām jau uz to dzemdību telpu, kur bija vanna, jo man bija plānots ūdens dzemdības. Tur sākās viss pārējais actions, un es atceros to tādā miglā, jo es visu to dzemdību laiku pavadīju tādā transā, un likās, ka esmu vispār citā kaut kādā kosmosā, jo tas process ir tik nogurdinošs un tik ļoti paņem tevi, ka es viņus nevarēju visu dzemdību laiku gandrīz parunāt, necik. Es atceros, ka man kaut ko jautājumu, likās, ka Dievs man ir jāatbild. Tagad kā lai es saņemtu spēkus atbildēt. Jo man likās, ka pilnīgi visi mani spēki, kas man ir koncentrēti uz to procesu, tās sāpes izturēšanu, lai turpinātu vadīt to procesu uz priekšu. Tad pēc tam es kaut kādu laiku padzīvojos tajā vannā, bet palīdzēja man sāpes bija mazāks no tās, no tā, kas bija ūdenī. Un man bija vieglāk, bet tas nevirzīja procesu uz priekšu un viss apstājās. Un līdz ar to tās stundas, ko es nosēdēju vannā, principā viņas bija liekas. Bet es joprojām domāju, ka es gribētu vēl kādreiz mēģināt ūdens dzemdības, jo man patīk tajā vannā. Man liekas, ka tas ir forši, ka bērniņš iepeld dzīvē. Šoreiz kaut kā man nesanāca līdz galam tajā vannā, nekas nevirzījās uz priekšu, tāpēc beigās tomēr piedzemdēju uz tā galda. Bija arī diezgan daudz manās dzemdībās tāda tā kā stimulēšana no malas. Pirmkārt man pārdūra ūdeņus, un otrkārt man deva tās oksitocīna tabletītes, un beigās jau pašās man arī laida vēnā oksitocīnu. Un es atceros, ka tā kā tas oksitotīns pastiprina to kontrakciju. Un tajā brīdī man jau likās, ka visas jau esmu beigta, kuru vēl stiprāk, kā var būt vēl stiprākas sāpes. Un man pasaka, jā, tad mēs laikam laidīsim vēnā, kas ir tā kā tā turbo deva ar to oksitocīnu, nevis tikai tā tabletīte. Kas jau arī es jūtu, ka daudz spēcīgāk pateic to sāpi, bet tad, kad sāk laist vēnā, tad bija okei, pilnīgi citā līmenī jau tās sāpes. Bet tas vēl palīdzēja, jo pat kaut kāds pusstundas piedzima dēliņš tā kā. Varbūt labdabiedrība, kas stimulēja. Grūti pateikt, es biju izlēmusi, ka es gribu tur super dabīgās dzemdības. Es nezinu, es kaut kā uzticējos ārstiem, ka viņi zina, ko viņi dara, un ka tas viss ir manā un bērniņa labā.
Līdz ar to es kaut kā neiespringu. Man bija tas plāns par dabiskām, bet es biju gatava ļauties procesam, un ja kaut kas pamainīsies tajā plānā, tad es biju tam atvērta. Un arī tajā brīdī, kad man liekas, nekam nebija arī spējīgi pretoties, man bija vienkārši tāds, jā, lūdzu, dariet, ko vajag, vienkārši lūdzu, ņemam, taisam to bērnu, cik pēc ātrāk ārā. 4. jautājums, kur bija tētis, viņa reakcija? Rafaela tētis piedalījās dzemdībās, bet, kā jau es minēju, to naktī, kamēr mēs bijām slimnīcā, viņš vēl pagulēja. Un tad, kad es jau biju vannā, vecmāte aizgāja viņu pamodināt un pasauc, lai viņš nāk. Bija tā, ka mēs nebijām atrunājuši līdz galam, vai viņš piedalīsies vai nepiedalīsies dzemdībās, jo man nebija tāds uzstādījums, ka viņam ir obligāti jābūt klāt. Es, protams, priecājos par domu, ka viņš varētu būt man blakus, bet man liekas, ka jāvedās vienkārši pēc sajūtām un viņam jāskatās, vai viņš grib būt, vai viņš negrib būt, vai viņam pašam tas nav grūti. Un tā kā redzēt man tajā sāpēs, bet ne, viņš sēdēja man blakus, vannā skatījās iPadā, kaut ko tur, nezinu, vai darīja darbus vai ko, un paralēli lēja man virsū dušas ūdeni. Un es tikai atceros, ka vienīgais, kā mēs komunicējām, bija, kad es viņam rādīju, tā kā, tas nozīmē, ka es vairs negribu, lai man lēja dušiem. Nika laika mūdinās, ka man vienkārši normāli izbasītas ūdens, ko man tecina virsū, un ka viss es vairs negribu viņu pilnībā. Un tad atkal bija brīži, kad man ļoti patika, ka man lēja to ūdeni virsū gan uz punča, gan uz muguras, man liekas, man lēja. Un, jā, un tad es viņam tā parādīju tā. Tas nozīmē, ka viņam atkal ir jālēj. Tā kā mums tādā zīmju valodā tur viss notika, un, jo runāt nebija spējīga. Nu, tik cik minimāli, cik bija nepieciešams, tik es kaut ko pateicu, bet tas bija ļoti maz. Jā, tā kā viņš bija klāt, viņš bija pēc tās pamošanās jau līdz pašām beigām, kad piedzima mazais, un viņš bija klāt, tas bija ļoti, ļoti forši, un es ļoti priecājos, ka viņš bija blakus, jo man liekas, tas pirmais brīdis, tas ir tas, kad to bērniņu uzliek uz punču, tas ir tāds wow moments, un pēc tam, kad viņš jau tur saģērbts tiek iznests ārā, man liekas, tas ir no tas, man liekas, ir jābūt tieši tajā pašā momentā klāt, un, jā, un Rafaela tēvs arī pārgrieza dabas saiti, un jā, viņš bija blakus, kas bija forši. 5. jautājums, anestēzija, jā, nē, kāpēc? Es pat neizmantoju anestēziju, jo es tur biju šautīgi nolēmus par tām savām dabiskajām dzemdībām, un man nebija vispār tāds variants, un pat tad, kad ļoti sāpēja, es pat, nepieļauju vispār tādu variantu, tāpēc arī nevienā brīdī depresiju pēc tā, vai, es vispār neiedomājos par to, ka es varētu izmantot šo anestēziju. Man likās, es tā kā paļāvos uz saviem spēkiem, un, lai gan bija grūti, es ticēju, ka es tikšu ar to galā, un ka man nav vajadzīgas nekādas anestēzijas. Un es biju dzirdējusi gan arī ļoti daudz stāstu par to, ka šī anestēzija nav arī palīdzējusi un ka tas ir mazliet tā kā traucējis arī pašai mammai, gan fiziski, gan emocionāli saprast, kas tur īsti notiek. Tāpēc, jā, kaut kāda anestēzija man nesaistīja baigi. Bet es nenosodu sievietes, kas izvēlas anestēziju. Man liekas, ka tas ir tas sāpes slieksnis, katrai ir savādāks, un arī dzemdības katrai ir savādāks, un ja tas ir pa kabatai un kaut kas pieņemams, tad kāpēc gan to nedarīt, ja sieviete to pat vēlās, tā ir katrs pašs brīva izvēle. 6. Kā pagāja dzemdības pati, ne pati, ātri, lēni, sīkumi? Šim es jau pieskāros trešajā jautājumā, bet, jā, dzemdība pagāja. Es gan nezinu, kur uzmīja pati, ne pati, tā kā varētu nepiedzemdēt pati, bet es pieņemu, ka tas ir domāts vai ķēzargrieziens vai tā kā dabiskas dzemdības. Bet, jā, man bija dabiskas dzemdības, bet ne tā, kā es biju plānojis ūdenī, bet, diemžēl, uz galda beigās. Bet, labi, kā ir bērniņš piedzimis sveiks un vesels, tāpēc viss jau ir kārtībā, kāda starpība lielam, kur tas notika galu galā. Un ātri vai lēni, grūti pateikt, vai tas bija ātri vai lēni. Kopā sanāk 18 stundas, 6 vakarā man bija pirmā sāpe, un 2:30 viņš piedzima nākamajā dienā. Tā kā kāds laiciņš pagāja. 7. jautājums. Pirmā satikšanās ar bērniņu, aprakstiet savas emocijas, pirmās domas, kāds viņš ir. Ir tā, ka es šausmīgi, man ir ne jau tā kā kauns, bet es jūtos tā muļķīgi, ka man tajā pirmajā momentā, visi runā par kaut kādu bezieru un mīlestību, un kad uzliek to bērnu un pēkšņi atverās tur, cik ļoti tu viņu mīli. Un, protams, man bija ļoti mīļš tas bērniņš, ko man uzlika, bet tā pirmā emocija man laikam bija tāds pirmkārt šausmīgs atvieglojums, ka tas process beidzot ir beidzies. Un es biju jau tādā noguruma, man liekas, un tranci jau pakāpē, ka es vienkārši nesapratu, kas notiek. Man uzlika to bērnu virsū, un, protams, es biju ļoti laimīga,
bet tas bija tāds tā kā atvieglojums, ka tas grūtais process ir beidzies. Un tad tā otrā emocija, kas man bija tāds šausmīgs apmulsums, Dievs, ko lai es tagad daru ar to bērnu. Jo, protams, es biju laimīga un priecīga, ka viņš ir ārā un tā kā man virsū, bet man liekas, Dievs, viņš ir tik maziņš, tik trausliņš, kā lai es viņam tagad vispār pieskaros, kā lai es viņu paņemu. Un man liekas, ka man nav spēka vispār, un man bija tāds ka man tā kā nav vispār fiziska spēka pat, lai viņu paņemtu. Man liekas, man bija bail viņu turēt, jo man liekas, es viņu nevarēšu noturēt. Tāpēc, jā, tā sajūtas līdz pēc dzemdībām, līdz es aizmigu, bija tāds pilnīgs kosmos un pilnīgs, vienkārši tāds nenormālākais, tā kā es būtu pilnīgi piedzēršies. Tādā viegli bezfilmi, jo tiešām ļoti bija grūti atšķirt, kas notiek. Es jutos es jutos tik tādā transā, ka man bija grūti aptvert, kas ir tikko noticis, un ka tiešām tas bērniņš, kas man ir uz vēdera, ka tas ir tas bērniņš, kas man bija tikko iekšā vēderā. Tā kā jā, tās pirmās emocijas bija atvieglojums un apmulsums. Un tad tā mīlestība mums tā pamazām auga pēc tam. Astoties jautājums, dzimums, augums, svars, kam līdzīgs? Dzimums puisītis, Rafaels, augums viņam bija 55 centimetri, svārs bija 3,5 kilogrami. Un līdzīgs, pašā sākumā, kad viņš tikko bija piedzimis, es teiktu, ka tur nevarēja pateikt, kā viņš līdzīgs. Man liekas, ka visi bēbīši, kad piedzimst, viņi ir tik maziņi un tādi viņi ir tādi mazi čabliši, viņiem tā sejiņi ir tādi saspiests, un viņi ir tikko izlīduši tur ārā tādām saspiestām galviņām, ka tur vispār ir grūti saprast, kam viņš ir līdzīgi. Pēc tam, tur pirmajos mēnešos, teiksim, Rafaels izskatījās ļoti līdzīgs tētim, un joprojām viņš, man liekas, ir vienkārši copy-paste viņa tēvam. Pēc sejas viņi izskatās vienkārši vienādi, bet jau sāk parādīties arī kaut kādas manas iezīmes un sāku atpazīt arī kaut ko no sevis. Bet interesanti ir tas, ka Rafaels ir ļoti līdzīgs manās bērnības bildēs. Tad, kad es skatos uz sevi, kad es tur biju pāris gadu vecumā vai bēbītis, tad mēs esam ļoti līdzīgi, bet tagad, kad es jau esmu pieaugusi, un tad kaut kā mēs vairs neesam tik ļoti līdzīgi. Es nezinu, jocīgi. bet jā, laikam vairāk Rafaels tomēr ir tēva dēls. Dēļies, kāds stāsts no dzemdību nama? Tur bija kaut kur arī pieminēts, ka tam jābūt jautram stāstam. Tajā brīdī man, protams, tas nelikās smieklīgs notikums, bet pēc tam, kad es stāstīju to savu dzemdību pieredzi draudzenēm un tā tālāk, tad man liekas, ka tas bija tāds crazy īstībā moments. Cikot vienā brīdī dzemdību laikā man likās, ka man ļoti gribās uz tualeti, kas parasti ir tā sajūta, kad tas nozīmē, ka tuvojas jau tas izspiešanas periods un kad jau izstumšanas periods, vai ne? Tā ir pareizi. Un parasti tā sajūta liecina par to, bet man vēl nebija tik liels atvērums, lai tiešām jau būtu laiks. Līdz ar to tas nozīmē, ka varbūt tiešām man vajag vienkārši uz tualeti. Tualeti bija nevis tajā telpā, kur man bija tā vanna, bet sanāk, ka bija jāaiziet ārā gaitenī un tieši blakus durvīs bija tualeti, tad blakus. Jā, un tad tā kā es vannā sēdēju plika, tad vecmāte man uzvilka to dzemdību krēklu, un tad mēs gājām uz to tualeti. Un es atceros, ka tas jau bija, tuvojoties jau beigām. Līdz ar to es jau biju pilnīgi izbesījusies, tur nosīdus, tur slapji no tās vannas, un, man liekas, izskatījos vienkārši krimināli, tā ka pilnīgi briesmīgi. Un es knapi varēju paiet, tad es tādā vietā biju atbalstījusies pret vecmāti, un viņa man tad līdz tai toaletē tur stūma, un es atceros, ka mēs attaisījām vaļā durvis, un es tādā pilnīgā tur knapi turos kājās, un mani ved uz to toaleti, un es skatos, ka tajā gaitenī sēž kaut kāds grūtniecis, tur tādas, smukas, tur sapucējušās, atnākušas apskatīties dzemdību to iestādi, kā izskatās tur, un, atnākušas tā kā pārbaudīt, laikam izvēlēties vai šo vietu, un tad atceros vienkārši, ka viņas ierauga mani, tādu dzemdētāju, kas tur nāk ārā vienkārši pilnīgi izskatās nomocījusies, pārmocījusies, un skatās, un tas sejas izteiksmes vienkārši tā. Ak, Dievs, tas ir tik traki, un es domāju, pats sabiedēju nabadzītas, un tad, tas man laikam tāds smieklīgais atgadījums no dzemdībām, ka es sabiedēju topošos māmiņas. Tā 10. jautājums ir viens padoms grūtniecēm. Un es laikam ieteikšu divas lietas, nevis vienu.
Viens, ja tas ir pirmais bērniņš, tad es noteikti ieteiktu to pašas beigas ļoti izbaudīt un veltīt laiku sev un savam mīļotajam tieši divvientulībai un pabaudīt kaut kādas lietas, kas ir jums mīļas un foršas un svarīgas, jo kādu laiku sevi un mīļoto cilvēku, lai kā negribētos to atzīt, nāksies nolikt otrajā plānā un bērniņš būs pirmajā vietā. Un nāksies tā kā vairāk visu savu laiku un enerģiju veltīt tam mazajam. Īpaši tās beigas, kad nevar visi jau tur sagaidīt, ka liekas, nu jau tulīt un tā kā tur sēž tādā gatavībā. Man liekas, ka tieši vajadzētu izbaudīt, tur vajag iet lēnā vannā, palasīt grāmatu, paskatīties filmas, es nezinu, aiziet uz kino, aiziet uz restorānu, aiziet uz visām vietām, uz kurām jums vēl pēc tam kādu laiku būs jāpagaida, līdz jūs varēsiet iet. Vienkārši izbaudīt maksimāli to laiku un veltīt laiku sev. Un tas otrs ieteikums ir sagatavoties dzemdībām ne tikai fiziski, jo man liekas, ka tajos kursos un visur ļoti uzsver to, ka tā elpošana un tās pozas tur šitāda un tāda un kā tur pielieties un kā tur masēt tas vīrietis var un visu kaut kā, tā kā vairāk tam fiziskiem aspektam, bet man liekas, ka dzemdības tieši visvairāk ir darbs galvā, ka tev ir jākoncentrējās uz to mērķi un ir jādomā par to, ka galā būs tā balva, tas piedzimušais bērniņš. Un man liekas, ka tas ir tas, kas man piekliboja manās dzemdībās, jo es tās pirmās stundas ļoti noslēdzu sevi un ļoti tā kā žēloju sevi. Un es vairāk domāju par tām sāpēm, nevis par to, ka tā sāpe nozīmē, ka tas bērniņš dzimst un cenšas tikt laukā. Un man šķiet, ka man vairāk vajadzēja varbūt tā kā sagatavoties tieši mentāli, un arī tās sāpes ir diezgan lielas, līdz ar to ir kaut kāda meditācijas un tādas prakses piekopt ir, manuprāt, ļoti vērtīgi, lai sagatavotos dzemdībām. Kaut kā tā. Man liekas, tas tik šausmīgi haotiski izstāstīja, bet tas secīgi, es tev labāk izsakos rakstiski, tāpēc man ir blogs, kurā es rakstu visu smuki, un tad, ja jūs vēlaties tā pilnu to stāstu izlasīt un saprast visu, kas ko kā, tad izlasiet manā blogā ierakstu, bet es ceru, ka arī šāda video formātā bija forši man redzēt un dzirdēt šo manu pieredzi. Un vēlreiz paldies par to, ka man ietegoja. Man liekas ļoti forši, ka šāds projekts notiek. Un tālāk es gribu ietegot Lindu Ķuzi, lai viņa pastāsta savus dzemdību stāstu un kaut kā tā. Paldies, ka skatījies un lai tev veiksmīgas dzemdības un lai bērniņš sveiks un vesels un tu esi sveika un vesela un lai viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Paļaujies uz sevi, paļaujies uz sevi spēkiem un lai izdodas. Paldies, ka skatījāties!